Mūsu dāmām ļoti patika mana un Mārtiņas Sēska sacensību video. Tāpēc šodien esam šeit, lai uztaisītu mūsu iekšējo meiteņu Storent Challenge. Vai Baiba gatava? 3, 2, 1, aiziet! Gribas redzēt spoguļos, kas notiek. Jā. Ir labi. Ir! Laiks ir fiksēts. Baiba, nu mēs, protams, gribam zināt tavas emocijas un kā tu jūties? Pilnīgi visas rokas drēbēja satraukumu. Katrā ziņā tas nav tas pats, kas vadīt finanses. Un jums ir iekāpus mašīnā, sprādzējās, gatava startam. Un nu kā tev liekas, vai tev izdosies pārsist Baibas laiku? Grūti teikt, bija momenti, kuros viņa ļoti ātri izdevās, bet tad bija arī mazas aizķeršanās, tā kā cerība ir, bet es nebūšu pārāk iedomīga par šo. Tā, vai tu esi gatava? Paga, kur bija? 3, 2, 1, aiziet! Tā, nu Una ir veiksmīgi tikusi ar pirmajiem 2 šķērsliem un uzsāks slalomu. Man jau liekas, ka ļoti līdzīgi meitenes brauc. Un nākamā bumbiņa. Un arī konusiņš aizgāja. Tā, nu tiklīdz kauss būs nolaists lejā, tā tūdaļ būs apturēts arī laiks. Nu, Una, kādi pirmie iespaidi? Kā tev likās, kā tev gāja? Es centos ātri, vietām tas mani sabremzēja, bet man šķiet, ka man gāja labi. Tas katrā ziņā bija ļoti jautri, īpaši slalomā. Baibas laiks ir 4 minūtes 59 sekundes, un Unas laiks ir 3 minūtes 24 sekundes. Una, tev izdevās ļoti veiksmīgi un ātri veikt šo distanci. Kā tev liekas, kas ir tavu panākumu atslēga? Tas, ka Baiba sāka, es varēju apstīties, kurās vietās var ātrāk iegāzēt un kurās nē. Un izrādās šī lieta ir drošāka nekā sākumā likās. Līdz ar to tik bliez un ir. Baiba, kā tev liekas, kuri tie punkti, kas tev radīja varbūt kaut kādas aizķeršanās? Es nesapratu, ka ar to bobkatu var tā apgriezties tik ātri. Es mēģināju tā lēnām kā ar mašīnu, ja? Bet īstenībā var tā šup. Apsveikumu Unai un gaidat jauno video, kurā es pastāstīšu vairāk par jauno Bobcat S66.